Sveiki! Tagad mēs mēģināsim uztaisīt kaut ko līdzīgu šādai pogai. Paņemsim failu new 400/200. Tas, lai ir, kāpēc tik liela, tāpēc, ka, lai redzētu, kā es to visu daru. Aiziesim channels, izveidosim jaunu kanālu, paliek melns. Šeit jābūt obligāti baltam. Izvēlēsimies šo te round tools. Šeit es likšu 10 pikseļi. Šādi. Noliksim pa centru. Uzspiedīsim, uzliksim šajienu. Nospiežam Ctrl. Vienreiz viņš iezīmēsies. Cam RBG. Un rek būs. Taisam jaunu layeri. Paņemam Weave Rulers. Šo te. Noliekam pa vidu. Nākamais. Paņemsim Gradient Tool. Nu, es ņemšu šādu veidu krāsas. Šeit obligāti uzspiežt, lai šits ir pirmais, kas šeit parādās. Un turam šādi. Izveidojos šāds. Tālāk, ko daram? Tālāk izdarīsim, paņemsim šo te. Šeit, tieši pa vidu, lai būtu. Spiežam Alt pogu un vēl velkam šādi. Iezīmējās šis te. Mēs paņemam nedaudz tumšāku. Un uzspiežam šo te. Iztīsies šādi. Ctrl D. Nolāksim šo te. Redziet, pa vidu līniju. Tā, labi. Paņemsim vēl uztaisīsim stroke. Lai būtu maliņa. Varam paņemt tādu zilu, tādu tumšu kārtu. Jā, un tagad šādi izskatās. Tā, tagad mēs darīsim, iezīmēsim, atkal Ctrl, uzspiežam, Select, Modified, Contract. Es likšu 2 pikseļus, jūs varat vairāk likt. Šeit tās maliņas būs. Tagad paņemam, uzspiežam Gradient Tools, šajien, tā lai ir šis te. Šeit uzliekam baltu. Un spiežam. Šeit jūs varat paņemt. Tā, šitā nedarēs. Paņemt šādi. Un taisam nolikt. Balto krāsu vairāk, lai gaišāks viņš būtu. Tā, un kaut kā tā. Un varam arī aptuveni šādu veidu poga. Ctrl. Paņemsim, ievilksim šeit. Šeit koniņš. Ctrl T. Shift. Būtu normālis un Enter apstiprinam. Varam uzrakstīt.
nedaudz bremzē. Paņemsim Arial. Pilnvadu. Un mazākus šādi. Noliekam šādi. Un, protams, tie nav īsti izmēri, daudz mazāks, bet jūs varat taisīt kādu jūs gribat. Un izskatās kaut kas līdzīgs šādi. Paldies, ka skatījāties pamācību.